Pa. Čaujiņ! Vai tev labs vakariņš? Kā tev labi ietas? Tā, man te būs. Man te jādodās. Jā, būs man laiviņa tāda pozitīva. Tas ir kas, ka fonā kaut kas teic, kaut ko darbojos. Pagaidām man būs šādi laiviņi, tāpēc, ka man ir jānopērk viena lietiņa, no ko es varu laist, lai redzētu tur un redzētu mani, bet tas nevar, man nav kamera, man jānopērk kamera, datoram vajag uzlikt tā, lai es uz savienot spēlu stream laist ar to, lai redzu, kā abijādi. Pagaidām es varu tikai šitā. Gribētu tā, kad es varu, lai redz mani, jo tas ir patīkamāk. Bet, nu jā, un kaut kā tā. Labi, kaut mirklī. Protams, ka nevar jau tikai TikTokā sēdēt. Es jau arī biju izskrēju, es te pa dienu izmēģināju. Varbūt tu zini, kā var uzrakstīņus uzlikt. Var vispār ir iespēja uzrakstīt ar burtiem, tur ir visādi bildi var uzlikt, kopēc manai pašam ar burtiem uzrakstīt, vai tā kā man video ir forši tādi. Arī kaut kādu tādu foršo laiviņu uztaisīt tādu, lai nav kaut kāda attēla pa vidu vai kaut kāda ķēmrauša, bet vienkārši, lai tādu foršu tādu vide tāda. Tā, kas man te ir? Mani labi vispār dzird. Kā ir? Un jā, es tagad vēl sākumā nevienu... Labi, skaidri nezināsi. Nu, nekas varas papētīt. Kā ir, Tagad es vienu laivā iekšā lodziņos neņemšu pagaidām tas ir. Tāpēc, ka tagad izmēģinu. Tā vispār jau būtu forši, jo tā man jālasa, tā jau vienkārši. Man princips ir tā, mierīgi parunāties, papļāpāt, nav pat tur jāpievērš uzmanību, var vienkārši, tam, ko tu dari, vai patīk, vai nē, tas ir kā kuram. Un, jā, vienkārši, es, kad, piemēram, braucu ar mašīnu smago vai kaut ko tādu, man parasti patīk, kā teikt tā, parunāties ar cilvēkiem. Vai vienkārši, un tā tas laiva mērķis arī ir, vienkārši parunāties. Man te nevajag kaut kāda ekšeni, kaut kādas tur, nebūs man tāds spēlīts. Man būs vienkārši man būs tāda, neteiksim garlaicīgi, bet, tāda. Nebūs ekšeni, bet būs normāla sarunas tāds. Čau, Gaču! Ja tu... Kā tev, Gaču, iet? Un jā, nebūs tāds, būs tāds mierīgi tāds, kas notiek, es jau te čatiņi arī. Un, protams, man būs upgrade. Man arī vajag bišķiņ upgradoties, protams. Būs fonā tas, kas man būs. Piemēram, tagad es iešu graudus vest. Man vajag vest graudus. Pāris kraviņus jāatved. Tam man būs zemi jākultivē. Ne jākultivē, bet, jā. Kā teikt, ar zemi vienā vietā.
Un tagad man nāksies ar smago bišu pabraukt. Un jā, fonā vienkārši tas tā viss notiks. Man gan bīžam jāpaskatās, ko jūs man rakstat. Paldies par laikiem tie, kas spiež. Es vienmēr esmu teicis paldies. Un. Jā, pateicos. Es arī, protams. Un ja man, piemēram, ir tā, ja, piemēram, atkāds kaut kā dāvaniņu uzmet, tas ir tā. No paša vēlmes uzmet, ne jau. Un ne jau es kādam kaut ko iešu prasīt, ne man vajag nekā. Bet, ja dod, tad dod, es pieņemu. Bet arī, protams, iešu citam laivā. Protams, ka es arī atbalstīšu šo cilvēku. Man jāatrod diezgan daudz laikoja. Paldies par laiciņiem. Un, ja interesē kaut kas, pieņemsim, interesē, jā. Droši man rakstiet, man jāpārvada mašīnu bišķi. Bišķiņ jāpārvada mašīnai un viss deg. Strādā visa gaismas. Var kaut ko vispār saprast tādu. Tāpēc, ka ir grūti šādā veidā pasniegt jums. Man vienkārši nav tāda kvalitāte pagaidām. Bet ar laiku es visu to izdarīšu. Tagad vedīšu, jā, kā teicu, tie, kas vēl nezina, vedīšu graudus. Un jā. Vai varbūt man to kameru kaut kā bišķi savādāk. Nezinu. Mēģināšu kaut kā. Redz, šitā ļoti grūti nofiksēt. Gribās tā, lai jūs tā labi redzat tā. Gan mani, tā kā mani jau nevar redzēt, tāpēc, ka es gribētu apgrīdot. Lai redz mani tā pilnībā, lai seju redz. Un es ceru, ka mani labi var dzirdēt. Varbūt kādu mūziku, bet mūzika būs pēc jūsu vēlmes varbūt. Ko man palaist, kādu dziesmu, varbūt kādam patīk, kāds var ieteikt. Vismaz to. Es te nelaidīšu šaus mūziku, varbūt kādam patīk, nezinu. Citam patīk šlāgeri. Nav jau tā, jau tāpat country mūzika, ir šlāgers un country. Amerikāņiem šeit ir country, mums ir šlāgers. Būtībā jau viens un tas pats, vai ne? Ka valoda citādāk. Jābrauc bišķīt papelnīt, naudiņu, kā teikt. Jā, un paldies par cepurīti. Ja vēlās, var ienākt, es arī varu pievienot. Mierīgi var pievienot un var parunāt, jo man tiešām interesē, vai mani var normāli dzirdēt. Un redz, man vieglāk būt nevis tā kā lasīt vai redzēt, bet tā kā runāties. Un es arī uzklausīju tad, parunātos, uzklausīt kaut kā, tādu
Man tie laiviņi nebūs tādi, jūs gan jau saprat to principu. Es braucu, es darbojos, būtībā vai ne, es visu daru, tikai tas, kad pagaidām es nevarēšu redzēt, un man jau tā būs arī apgreidosies. Man būs tikai tā, ka būs labāka kvalitāte, mani varēs redzēt, jo man būs kamera, un es varēšu arī čatā mierīgi lasīt. Nebūs šitādas mocības kā tagad, jo man ir diezgan grūti gan braukt, gan pievērsties jums, tāpēc labāk būtu. Labi, redzu, tūlīt pievienošu. Jau. Čau, Gaisa. Čau. Tu brauc prātīgi, neiebrauc grāvī, aptešmači. Kur tu laidīsi tagad? Es tagad draudu pēdu to. Paldies, ka man atgādināji, ka man vajag nostrutēt visā. Ko tu darīsi ar tiem graudiem? Vedīs pārdot. Nu jā. Nu es tikko tik tie pieslēdzos tev skatījos, kad... Jā, man tagad dūpas. Jā. Nesen kā no darba un skatos, ka viens pats vārīgi uzlies tev dāmaniņu. Cepur, lai ausis nesalst. Paldies tev. Man tā mašinā kā reiz, ne? Nu jā, un redzēt, kā ir. Jau klausies, zini, ko viņš saka? Nāģene. Nesaka vairāk cepur, bet nāģene. Jā, tu man palāca komentāru, lūdzu. Jā. Pagaidām mēs vien paši un kaut kāds Andrejs. Sveiciens visiem tiem, kas nāk, kas paļāvājas. Paldies par to. Protams, jums jau tikai jums došu atpakaļ. Es jau jūs došu darbojāt. Es jau skatīšos, un es jau arī pēc tam, kad laimīgi skatīšos jums un jūs tos video. Nu, man patīk... Cik tev tie graudi jāved tāli? Oi, diezgan. Viņas kaut kur tev jāgāž ārā vai pie kāda saimnieka? Nē, tur pie ostas būtībā. Nu jā. Un es jau no Olis braucu, manā Mercedes stāv piekrauts, un tad to laimi nezinu, es vēl nesabu, kur man to laimi celēt. Bļaļ, joptač, man spiedz grāzes grīdā, joptaļ. Tas viņam atļaudēs maksimā. Tad es vaņāti ierobežojumi, un 90 vietām mašīnu. Viņš tādā viņu reiet. Nu jā. Es vēl pilku krevies uz 90. Pareiz ir. Spied ārā no tā vāļa, cik dod. Nes cēlums nostīt. Jā, jāuzstājas kaut kas ēdams un jāiet padarboties pāri vēl. Šodien tāds labs laiks, saule atspīd un... Nu, reiz man jau sanāk būtībā tas pats fiziski darbs. Es jau reāli braucu, reāli kustu. Nu jā. Un man tā būs upgrades, man būs jaunā sūļi, kaut kāda, es nezinu, kas būs. Jā. Man būs trešais pedāls, tas ir sajūgs,
šeit man būs pārsēdēs, šeit pats būs pūls, tā kā reizē man būs jau neapārvēdās viss, no plus filmas jāpievērsās. Tā kā tur būs arī diezgan interesanti. Tā. Jāveic spoguļi, tur iet un to, var dzērt ārā. Vai tāds lieka mašīna ir daudz. Vai jau olis. Pagrievēja, Paskaties, brauks blakām, ja gāzīs ārā. Tas ir izgāze. Grūti varbūt, nē, var saprast to, ne? Labāk jau būtu tā kā patieso, zikā, datorā un man. Nu, jā. Tas miesīgs maksā kaut kāds 180 vai 200 eiro kaut kur. Būs teikties. Tādu maitā mašīna, tādu te vālē. Bet ir, te jau visā vālēšana tā diezgan nopietni notiek. Man tikai traks ar kaut ko. Jā, tur lauvas sirds uzrakstīs sveicienu tev. Jā, sveiki viņam arī. Jā, ar ko Rolex ienāca. Nu, tā no malas laikam tikai vēro. Nezinu, vai vēro, vai tas. Vai tad man žēl. Nē, bet ir jau, es skatos, ka daudziem tie laivi, nē, bet manējie tie video klipi patīk, un viņam patīk, es viņam to nesaku. Un katram, redzēs, kā aizdara, katrs kurs man nolaiko, es viņam 10 laiku dod atpakaļ, ja viņam vecajā. Nu, piemēram, viņam ir, Jā. ja viņam ir vairāk kā 10 video, viņam nolaiko, piemēram, 5 vai 10, ja viņam negalīgi daudz, es nolaiko 10. Ja viņam ir kaut kāds 5 vai 6, tad es nolaiku viņam visu. Bet tas, kad kaut ko dara sliktāk, tas ir muļķīgi. Vērsies pie viens streameri, kurš man teica, ka tas pat ir labāk kanāli un es nolaiku visu. Tas pat ir labāk. Galvenais ir noskatīt jau uz galvu. Nu, jā. Bet, tas pat ir ļoti labāk. Bet jūs zināt, ka man arī YouTube kanāli. Man ir divi. Viens vecais, bet jaunais arī man ir. Un arī gan poras braucēji. Vecais man nobruka, to jau gaisi zina. Bet nā. Arī gan tā paša nosaukuma. Bet tikai neņem cik nosaukuma. Jā. Un jādod ķībā. Nu, jā. Jā, vēlēšana beigās tas panāk. Bet te jau, un kaut kādā brīdumā jau man arī būs jauna spēle. Tāda, kur tikai uz spūrēm brauc. Te jau ir tāds, kur ir ar traktoriem, mašīnām, visu ko uz meļu tehniku. Bet, jā, pa lielām uz spūrēm tikai arī paiet. Olis nosņātās un aiziet. Un jā, būtībā, ko es daru? To pašu, ko dara šitie te, šoferi, viņi arī bieži vien rāda. Nu, jā. Gandrīz viss jau tas pats, jā. Jā, viss tas pats, tikai man ir virtuālā pasaule. Jā. Bet būtībā jau es tāpatās nogūt, jo dod pārstīvi diezgan daudz. Otrs, tu jau vairāk stundu nobrauc, tā kā citām noteikti nobrauc, tad domāju, līdz. Man tad nav jāizkāp ārā, jālēkā, ārā no to mašīnu. Kā tā? Tu kaut kā 3-4 stundu nobrauc, nogūt, nevar nosēdēt no. Līdam ir tā, ka pat tēji jau, es iebrauc benzītā un
vālai tālāk. Tā kā būs tīri interesanti, jā, un būs vēl labāk. Protams. Man atkal jāgriež, un es nezinu, vai var saprast, tad vajag gaies speciāli, bet, kā ir gaiss, man labi dzird vispār. Ir ok. Jo es nesaprotu, tagad ir ok, ja ne? Kad es ieeju pie tavīm, es esmu kāpēc tā? Tā nav telefona laime, tur ir kaut kāds cits laime. Ja tagad normāli ir ok, mani dzird, tad kāpēc? Kaut kā cits laime, kaut kur kādā sistēmā varbūt kaut kas. Varbūt arī. Vai ne? Jā. Bet to mēs izmēģināsim, kādēļ ieiet pie tevīm. Es te kā pārstāvis izdarīšu. Varbūt, ja tu redzi, ka kāds ir pievienoties vai kaut ko, arī man pieteiktu, es baigi. Es daudz skatītos, tāpēc es dzirdu. Es skatītos kaut ko man ir logi, ka es te kaut ko datoru. Satiņu, es lokā braucu, ka man ir daudz vieglāk. Un te kamera augšā, vai redzi? Jā. Vai te kaut kur kamera uzlikt, Nu, kaut kā, es nezinu, kaut kā tev ir jāuzliek kaut kur sānā, kaut kur tā, lai tur gan tur redz, gan arī, vai kaut kā ieslīp tā. Es nezinu. Bet tagad man nav ne kamera, ne dators. Nu jā. Un tad, zin kā, tas ir, un tad, Klausies, zini, kā vari? Tev jāslēdz ir kamera otrādāk, un tad jāliek un jābrauc. Un tad tu vari redzēt, ko tev raksta. Jā, bet man jau tas princips, man patīk, ka jūtam redz, kad es arī te regulēt loķīs, visu tas. Nu jā, tev ir jāieslēdz otrādā kamera. Un jāliek, un tad tu no tādu pats blakām un redz, kas skatās tevi un pats brauc. Bet es jau tā, es jau visā tāpat, ka vēl piebraukt, pa laikam piestāties. Jā. Es apgreidos, es apdomās, kā labāk, jo tā ērtāk, jo citā ir diezgan Nu jā, kaut kā jāuzliek tev ir, es nezinu. Tam var iebraukt grāvī. Un es smago kādam vieglām uzvilkīt visu neko galīgi vēlam. Pa grāviem mājā pabrauci, nevar visu laiku. Nu jā. Es šodien laivu spēlēju jau vienu spēli. Es ar mašīnu, tas bija no rīta, būs tā 11, kaut ko tā. Klausies, Gauts, man ir jautājums. Tu varbūt zini, es ir daudz to laivu, kas saglabājās. Viņu var lejuplādēt tālruni. Arī tā var. Var, jo, ja pēc tam es to laivu saglabāšu un visu YouTubā. Man tā liekas, ka, es godīgi nezinu, bet man tā liekas, ka var. Ja kāds zina, uzrakstā, cik man cilvēks skatās tagad. Tu vienīgais. Jā, nav vairāk neviena praktiski. Tad jāpār kaņu Pēters palīdzā. Nu jā, manīja laivi Pēteriem galīgi nebūs interesanti, bet kad es viņu neredzu, viņu neatbilvēs 100%, pateikšu man maksāt, lājās un tā tālāk. Es jau viņu tur nepievedu daudz uzmanību, man nav laika, man ir vienīgais galvenais mērķis pievērst uzmanību, man ir jābrauc kūs, redzēt, tur ir jāvar redzēt. Tur ir tā lauks, kur tāpēc. Jā. Man jābrauc strādāt pie citiem, un man tagad es nevaru braukt. Man jābrauc ar fūri, man teiks, es tikai tā ķēniņas profilu iegāju.
sieviņa man arī diezgan labi trenējās. Viņa man brauca ar traktoriem. Viņa jau vakar sāka lielo traktoru mēģināt braukt. Viņa iepatikāja. Tā ir, jā. Vai ņemā? Tā kā jā, un te jau neies runa par spēlē. Te ies runa par būtību manā laivā, un es varēšu kaut arī, piemēram, ienākt arī tavējie, ja kā. Tu runā ar viņu savā starpā, jūs kaut tēmas ir kārtībā. Es ar viņu savā tēmā runāju, un noteikumi ir tādi, ka būtībā neviens ar vienu, tā kā neapskautā, un būtībā tā. Un arī neņēma kārā no laivas cito laivos, tā kā, nerunātu, bet tomēr mugur, jo tas automātiski, tiek bloķēts. Stingri strikti noteikumi ir tādi, jo nav ko, dabar tu runā, ja, ar cilvēku. Tas ir būtībā tā kā to zīvās runāja kā cilvēku, tagad beigts, ka viena cienā pasta kaut ko iedīt. Ko tad tu darīsi? Protams, ka tu viņu vienkārši ignorēsi, un davai uz cietumu, beidz. Būtībā tas pats, jautā savā. Noteikti tāds pats rīks. Nebūs nekādā sliktā. Kā pagāja diena, Ir. Nav mēs paši kaut kādi izskrien cauri uz īstu, garām skrienot cauri izskrien, bet nekas nav mēs. Kā tev labi šodien par darbiņu gāzi? Viss kārtībā. Tu jau baigi vēl beidz vakar, aizvakar. Protams. Nē, tāpēc, ka it kā sanāk, bet ir jau vēl šis tas mājā jādara, arī sev tagad arī iešu kaut ko darboties pāri vēl. Tāds labs vakars ir un jāiet zāli jāpapļauj un. Man jau reiz atkal nav ko darīt, Nu jā. Citdien atkal vispār nebūs. Redzēs, varbūt kā vēlāk, uz kādiem 9, uz 9:30. Tā varbūt uztaisīšu laivu, parunāsies. Jā, bet es atkal pēc viņu noteikti iesīšu, un man Nē, ja tu būsi vēl šeit, tad jau jā, es pieslēgšos pie tevīm. Diez vai, es drīzāk uz kādiem 8, bet es negribu. Jā. 8 izteikt, jo baigās loģi, jo grūti. Nu jā, acīm jau, jā. Un es diezgan tuvoju sēžu. Arī, protams. Es zinu, kā man sanāk. Man ir jāsēž šitē, un viss nākēs, no otrā pusē, man tikai ir. Jā. Es jau braucu ar šitāk, un bet es tā nē, es pa dzīvo. Es maksimāli dzīvoju. Un tas ir šausmas, vajadzēs pieredzi, jā, bet man tas pieredzi brauc, un saka, ir ko ķēpīt īstenībā. Es ko nav nemaz droši, es jau vienkārši piesādīju, jo es ar šitādu mašīnu dzīvē braucu. Es iemācījos dzīvē pa priekš braukt ar smago, jo man tēvs tādā smagā mašīnā ar tādu pašu veidu piekabas brauc pa ostu, pa teritoriju. Nu jā. Tēvs bija dzērājs, viņam patīk, viņš bija dzērājs šofers. Un lai es nedzēru dzēramā, man jau maksāja gaļiņaudu, tad vēl varēja. Un tas bija kaut kāds 10 gadu, 12 gadu atpakaļ aptuveni tā pusmīnus. Un tad jau varēja vēl kaut ko ostā darīt. Un tad es tur brīnos, ir vairāk stundas nobrauc. Jā. Es tik viņam iedevu aliņus, lai viņš piedzerās, tik guļ, es braucu. Nu jā. Sākumā jau, un tikai vajag pateikt, tā tikai liekas ar to smago mašīnu, tas nav.
Īsumā tā kabīne, viņa tiek, kā viņa ir liela, augsta, un viņa tā, tāpēc tā, viņa tā hidrolika un viss tā maza amortizācija, viņš jau sūpoja, un jau tā gāja šitā te iet, un tā mašina šitā te jau tā veitīga zika, un kā tam beidziem tā kāja nav piekauda, un ka šitā te tā mašina Jā. kā tā kādā driftīga vārdi. Mēs pazaudēju to. Dēls pat pazaudēja maizi, vēju, kaut kur beigās. Viss rindā pazudā. Zem ceļu tēpekam ir pa priekā logu pazuda. Piedzīvojam arī. Nu, jā, es saku, man patīk, o ja es dabu, ja es varam dabūt tiesības, smago mašīnu, ko es nevaru nejaukt. Es braukšu īstenībā, jā. Labi, Mārči, es arī došos. Jā, ir kaut kas pastrādāt. Labi. Jā. Labi, lai tev labi braucās. Ok. Čāvnīkas skatās vēl. Oi. Tā kā jā. Kā jums šodien klājās? Ko sadarījāt labu? Nē. Droši varat rakstīt, droši varat. Tagad es tik tādu izmēģinājumu, vai viņi klāj. Tie, kas skatā, sakiet, kā ir ar redzamību. Tāpēc, kad ir kā tur, kas darās pa logārām mašīnām, tur ir grūtāk saprast, tāpēc gribētu, lai tā, lai redz tiešām, kas tur notiek. Un galvenais mērķis jau ir tā, ja es pielikšu baigi tuvu, neredzēs atkal man to stūrī, tā kā es gribēju, ka redz tomēr, kā es pats arī bišķiņ te braukāju, lai nav tā, ka domā, oi, ka tu tikai spēlīt. Nē. Man galvenais ir, lai jūs arī ar maniem runājot, arī redzat visādi veidu notikumus, jo te, brīžam te var iesmieties arī par visādiem, te visādi notikumi notiek. Te varam pastāstīt viens otram dzīves stāstu visādus, kas un kā ir bijis, varbūt interesantāk. Man ir grūti saprast. Zini, it kā es paskatos telefonā, skatos, ka man liekas, ir grūti saprast, ne, kas tur pa logu ārā darās priekšējā. Un varbūt es vienkārši, nezinu, man ir grūti saprast, jo es jau redzu pa tiešām, te es pasos tai mazā ekrāniņā, kaut ko te kā var saprast, bet es jau uz brīdi ieskatos. Es droši vien vajag labi vārīties, vai ne? Bet, nu jā, tā ir. Jo īpaši, varbūt kādu mūziku gribat. Varbūt interesē kaut kādu mūziku uzlikt. Es jau varētu it kā kaut ko neitrālu. Es jau nezinu, var laivā likt mūziku, nevar nenobanos, vai kā tur. Nav kaut kāds autora tiesības, vai kā tur ir. Es jau pirmīt ir kā lai to pirmo laivu
pa dienu. Ir kā es to Tehnotroniku klausījos, un nekāda vaina nebija. Bet es nezinu, kā tur ir. Čau, kas ienāk? Es to palasīšu komentāru. Nu, kā jums klājās? Kā jums ies? Kas jums jauns? Kā labi dienīgi pagāja? Bišķiņ gribēs jau godīgi atpūsties. Marta, čau Marta. Jā. Marta varbūt grib kādu mūziku. Kas tev patīk, Marta? Varbūt es tev varu piesakot ko? Es šeit neprasu, man ir tā, ka es jau piesakoju. Man ir piemēram tā, ka Uzsariņam arī varētu piesakot, vienkārši varētu, ja ir interesanti vai kā, komunicējiet un runājieties, tāpēc viss jau būs okidoki. Nekautrējieties. Viss jau būs labi. Nu jā, un paskatīšos čatiņu. Kas par jautājumu? Ko ar to domāji? Tā. Nebija taču to, ko tu teici. Nu, ko nesasveicināties ar cilvēkiem. Vajag man to datoru tomēr. Man arī to vajag nopirkt. Bet tas maksā diezgan padārgi. Tas maksā diezgan padārgi. Tagad ir čapināsies. To. Un ir arī labi. Jā, un paldies tiem, kas laiko. Melais. Tāpēc, kad istaba tumšs ir.
Tāpēc arī izskatās tumšs. Gaismu negribu slēgt, tad vispār neko jūs nesapratīsiet. Tā vispār varbūt kaut ko var redzēt par to, tādām logiem. Marta palika, jā. Ot kā. Nu, ot kā. Jā, es zinu, es esmu diezgan patumšs. Es jau teicu, man ir jāapgreidojās diezgan daudz. Neko es darīt tur nevaru. Bet, nu, tā kā nopirkšu datoru. Paldies, ja man kāds kaut ko uzmet un laiko. Es noteikti iešu pēc laiviņa jūsu profilā un noteikti nospiedīšu laiciņu, jo man, piemēram, jums patīk mans, jā, piemēram, kontents vai kaut kas. Man viņš baigi svarīgi būtībā nav, bet galvenais svarīgākais ir kas ar jums dalīties, runāties un viss ir kārtībā. Un tā ir tas mērķis kaut ko parunāties un arī sniegt jums atpakaļ daudz maz, pieklājības normu, ja tu man tas ir būtībā tā, tu man atnāc uz ielas, pasaki labdien, es jau pretī labdien, Tas ir tikai normāli, vai ne? Piedodiet, ja es brīžam nepievēršos, jo es, kad apstāšos kaut kur krustojumā vai kaut kur, tad es noteikti jums pievērsīšos. Lai man nav tāda čammāšanās, tad lai jums arī kaut kas interesants. Tā kā jā, redziet, šeit nebūs daudziem, iespējams nebūs nekas interesants, jo šeit nebūs haipu, šeit nebūs lamāšanās, šeit nebūs nekā tāda. Te būs vienkārši tīri cilvēcīgi attieksmi vienam pret otru. Es cienu jūs, jūs cienot mani, es atkal jums pretī ar cieņu. Un tā. Varbūt pastāv. Ja grib pievienoties, var pievienoties. Bet, ja kaut ko taisīs tādu, mēģinās kaut ko tādu,
runāt galīgi ne pa tēmu, tad jau, nu kā ne pa tēmu, tas ir tāds kaut kāds stulbus, taču ir stulbus jautājums uzdod, ritīgi stulbus. Un tad jau metīšu nost un uzreiz automātiski blokā, es jau tā, nu davai, brauc. Viņš kā te ir brīžam sanāk. Gan vīros saspieties. Daudz netrūk. Kā jā. Man jau jāskatās, kur brauc un tā. Ko īt varēšā jums izgādīšu kravu, varēšu jums pievērsties. Jo es tāpat pievēršos. Tā. Man vakar, kas man te... Aleksa. Nu, iesakās kādu mūziku. Tu biji man... Marta, kā tu sauc? Marta. Varbūt tev kāda mūzika patīko? Vai droši ieteikt, es uzlikšu šo mūziku? 100%, ka tas būs Spotify jāieliek. Nu. Es kaut ko randomā uzliku. Es skan. Tas skaļi būs. Nu. Skatās, tad jau ir interesanti, vai ne? Bet kādēļ neraksti neko man? Nevajag kautrēties. Es arī esmu kautrīgs. Vai kautrīgāks iespējams? Un tikko es runāju uzreiz kādam jautājumu, ko es dzēru. Nē. Vispār ne pīpēju un nedzeru. Nelietoju apreibinošās vielas. Puj, pē. Tas bojā veselību. Da nu problēma. Jā, būs kādā benzītā jāuzstājās. Jāpaņem pauzīte. Ilgi jau nebūs, tik tagad pulkstens. 6, nu, 7 plus 8 es redzu.
Līdz tam laikam lejot. Un jā. Es arī, man liekas, es gribu mūziku tā, lai dzird mūziku, bet arī, lai dzird mani. Un arī pašam no iepļautā. Kaut kā tā. Tā. Tu iebraukšu piepildīties, es prasīšos, vai čatā ir kaut kas pavaršīs. Roksana. Короче, гулям daudz būs. Tu zini, kur bija pagājuši gadu maniem pušiem guļam daudz? Aināram, Aleksam. Kaut kā tā. Tur būs jums. Un nezinu, kāpēc. Nemīlis pagājuši gadu. Nu, Aleks, Kā? kā tev iet? Tādēļ, kad Emīlija izlaiž savu puišu augstāk. Kaut kā tā. Nu, kāds kaut ko uzraksta. Es man neko nerakstu. Aleks, pastāst kaut ko. Čau, Ludmila. Un kas tad tev ir tagad? Kā tev, Aleks, patīk mans Volvo? Bet nevajag, tu mierdīši. Tu man jāvālējies. Mūzika normāli var dzirdēt.
Es noteikti patīkos startiņā, ja man kaut kas darām. Tā. Ko tu rīt brauks uz smago? Lai tevī ielīst prieks, Tirzniecības centrā Origo atradīsi visu nepieciešamo, lai patiesi izbaudītu rudeni. Pārsteidz sev ar jaunām krāsām, garšām un Tu sajūtām. domāji, vai es rītā braukšu uz smago? To vēl nezinu. Sildoties pie tējas tasas. To vēl nevar Pēc zināt. augstākas Kā jaudas tas sporta viss zālē. Ieraugi skaisto notiks un un pagriezīsies. šūdenīgākajos mirkļos kopā ar Origo. Origo. Viss labākais. Četri jaunīgie, puiši un 5 meitenes.
Nē. Ko es lūdzu? Čau, čau visiem, kas skatās. Nē, beidzies, negūst. Nē, Cik man pulkstenis ir? 49. Jā, es visticamāk līdz kaut kādiem 7:30 vālēju. Redzēs, kā būs. Aizved visu kraviņu. Tas ir labi, ka es redzu, ka 4 skatītāji bija. Un mēs varētu pašērot. Man tur apakaļ nebija neviens tur rakstījis. No sirds uz sirdi, kad miru jauniem krautu, un sapūst un teika saucas par tautu. Šī upe tek atliktas uz jūru, šī upe tā mūsu sirds. To es redzu, ka tagad ir 2. Es tā zināju. Kur tu tam esi? Kas tev ir? Šitās ēdīs? Jā, tas ir ko. Es vēl kādu brītiņu, tad beigšu laju. Es ar kādiem pagā. Es ar kādiem 7:30 varbūt 7 sāka akciju pārpār. Ilgi nevar. Baigi iesprings. Iesprings gan. Nu, ir labāk varbūt bišķiņ arī. Ekrānā neatspīd nekas, neatspīd. Laižam klāt, lielā karatā X. Laižam tālāko.
Nē, vai viņam patīk? Es saprotu, ka viņš ilgumā viņš Man liekas, kā tev patīk, kā braucās. Gan ar programām, vai... Te jau vēlāk būs. Es jau ne tikai uz kūriem braucu, citreiz varbūt arī ar traktoriem, lielajiem un viss kas te būs. Tā kā šīs kanāls būs viss kaut kas tāds foršs. Bet te nebūs nekāds tāds šaušanas, ne kaušanās, nekas tāds. Tā kā nekas uz to būtu. Jo es šito visu pēc tam YouTube'ā likšu. Čau visiem, kas skatās. Kaut kas jau man te uztapojuši. Tapošana obligāti, ja grib tapo, negrib netapo. Vienkārši, ja kāds tapo, tad, es jau tāpat tās laikos pēc tam jūsu video apakaļ, kas man tur būs skatījies. Jo es jau atkārtojumu, pēc tam pārskatīšu atkārtojumu, uzrakstīšu tos nikus, un tad arī sameklēšu jūsu profilus un nolaikošu jūsu video. Tas būs godīgi, vai ne? Tā, man te nesanāca viss. Man sanāca 35 tonnas. Nesanāca pa pilnu piekapu.
Un karsts palika. Pieceri. Te to maizēnos klāt. Tā. Tapošana pacēl tavu kanālu augstāk. Tāpēc vajag, ja tapo, tu vari, piemēram, un uztapot 3000, tas ir viss, ko tu vari. Un tas automātiski nes un paceļ man jau tas, ka man neko tas nedod. Bet kanālam tas dod popularitāti ielāk. Man jau būtībā neko viņš nedod, bet labāk jau ir, kad patapo. Es jau neprasu, bet tas ir pēc pašu vēlēšanām. Ja tu man gribi atbalstīt, tā tapošana ir tikpat liela, kā tas, kad man dod kaut kādu dāvanu pēc, kad tu dāvanu tipā. Bet, es jau tam prasīšanām neesmu nekāds, es nevienam neko neprasu, nekad neesmu prasījis. Tas ir pēc paša atkarīgi, bet nevajag arī darīt tā. Tu man uzmet kaut ko, ja? Un tagad prasa atpakaļ, es nekad nevienam nebūšu parādā, man jau nav. Vienkārši tas, kad, ja pats cilvēks vēlās, tad viņš to dara, ja nē, es viņam neprasu. Bet tur jau tā lieta, ka tas redz ir tā, es atkal aiziet tā citu cilvēku laivā. Es jau no viņa neko nepirku. Es vienkārši atbalstīšu tālāk. Atkal varbūt tam cilvēkam uzmet laivā vai tam cilvēkam uzmet laivā. Tā kā man tā peļņa nebūs. Es te neju uz peļņu, es te ietu uz cieņu. Tā kā uz apusēju cieņu vajag, gan ir grāvi iebraukt. Tā kā jā. To tā tapošana dod. Man jau labāk patīk, ka cilvēki vienkārši patapo, ja viņi grib labāk, ka tā nekā to dāvanu vajag pirkt reāli. Jo zikā to reālo naudu, viņi to dāvanu tomēr maksā diezgan lielu piku. Un, ja kāds uzmet kādam no žēl, man jau sakrājās, es viņus pārvērtīšu, un pēc tam atkal kādam citam vai tam pašam cilvēkam. Un tā, kaut kā. Saprati, Aleks? O? 1,2000, paldies. Nu, es nezinu. Ja ir labi, tad ir labi. Galvenais jau ir mērķis, man jau vēl trakāk ir jāsniedz tā, lai jums ir patīkams skatīties.
Man ir labi, ka jums, piemēram, ir ko. Tu mainīga, stilīga, patiesa, skaista un Kaut kā vienmēr tā. Tagad veikalos Brudis matu un dekoratīvajai kosmētikai un parfimērijai atlaides līdz 40%. Akciju spēkā līdz 1. oktobrim. Tā. Brudis, jums līdzās jau 30 gadus. Jāpierā. Kur ir platforma? Kur ir dzīvo platforma? Viņam neraksta šitā. Būs jānāpēc. Viņš raksta. Tā, cik man tur bija? 165 Tā ir tīrā peļņa, bet uz ko? Es jau aizmirsu, ko es vedu. Var kaut ko redzēt vispār, Aleks? Var saprast šitai, kas ir, kur es braucu pa priekšu, var kaut ko redzēt? Vēl, piemēram, tā kā būs tums, es nebraukšu, tāpēc, ka neredzēs neko. Būs tikai redzēs visu šito panelī, kad deg, un tas būs viss, ko jūs redzēs. Tāpēc nebūs nakts reizes tagad. Tikai pa dienām braukšu. Tur jūs vispār neko nesapratīs. Tagad vispār pa dienu, es domāju, ka var kaut ko daudz maz redzēt, vai ne? Galvenais arī labi var redzēt. Lai var saprast, ka kaut kas notiek. Cik ir pulkstens? 7, nu, vēl pusstundiņu es braukšu. Un tad jau gan atvadīsimies līdz rītam. Un es nezinu, vai rītā būs. Es visticamāk, ka rīt vispār nebūs laivas. Tā kā rīt man ir visādi ģēlīt. Vienīgais, ja pašā vakarā svētdien varētu būt bišķi kaut kas pa dienu. Redziet, es nevaru tā prognozēt pateikt. Nav. Man būs kaut kādi plāni jāsastāst, kādu braukt, kādu nē, kaut kādu. Lai es varu cilvēkiem pateikt, lai es varu reklāmiņu laicīgi izmet, lai zinu, kā gatavoties uz to. Citādi redz kā, nav kas skatās, cita atkal, nekutēt tāda laikā būs, tad es reiķinu to un to laiku. Nu, es kaut kā mēģināšu tā. Nu, daudziem iespējams tie, kas gribētu redzēt, viņi nevar, jo viņi paši ir aizņemti. Un sevi savos laiviņos vai kā. Pagaidām, jo to Aleks man ir pastāvīgais skatītājs. Redz, kā te diezgan, kamēr vien gala aizbrauc, tik gandrīz 10 minūtes.
Vai man liekas, doma un atpakaļ 10 minūtes, kaut kā tā. Vispār jāuzņem laiku, cik ir tagad, es uzņemšu laiku un pasīšos, cik es ātrā laikā uz vienu galvu var aizbraukt. Un tad es uzņēmu. Kā tev, Aleks, patīk, kā es braucu? Aha. Tas beidzās tie grauzi. Tagad man jāskatās nākošais. Kanola. Aleks, zini, kas ir kanola? Ne visu gluži nepierakstu, bet kaut ko jau pierakstu. Gala rezultātā. Cik es esmu nopelnījis, es pierakstu. Lai zinu arī, jo man tās naudas arī kaut kur ir jāmaksā, jādod. Lai pierakstīt, cik es esmu nopelnījis, lai zinu apmēram. Es, piemēram, pierakstīju, ka ir summa tagad, jā, bet es neesmu pierakstījis kilometrus. Tik ir nobraukts, es neesmu pierakstījis, cik reizes brauc, tā. Tagad ir 12 minūtes. Skatīsimies, nonākšu galā, tad cik būs. Tad es pateiktu, jābūt 10 minūtēm. Tā kā iespējams vēl vienreiz atbraukšu un aizbraukšu, un tad ir laivas beigsies. Un man tagad baigi būs jāvālē. Tā kaut kā. Tad mēģināšu ar ritīgi spiest visu, lai zināt. Ja tā ritīgi brauc, tad cik minūtēs es aizbraucu uz vienam galam. Un tas ir apmēram aprēķināt, cik es var iekļauties kravā, piemēram, kaut kādā stundā.
Atkarīgs viss ir pēc tā, cik garš ceļš un cik ātri brauc. Tā, 15. Būtībā 4 minūtes. Neapturam 5. Vai rakstīt 5 minūtes. Tā. Par pāriem tiktokeriem neko es nedomāju. Kāpēc man kaut kas jādomā par pāriem tiktokeriem? Katrs tiktokers savu veido savu kontentu. Katrs tiktokers ir individuāls. Viņš dara to, kas viņam patīk, tāpat kā cilvēki. Kad cilvēks kā dzīvē, viens ir automehāniķis, viens tāds, vienam patīk tas, vienam patīk šitas, nu? Ko domā? Neko es nedomāju, kāpēc man kaut kas būtu jādomā par citiem. Es draudzējos ar jebkādu veidu. Man tikai nepatīk kaut kādi saipi un tā tālāk. Tādos es man nepatīk, es tādos un viss. Es eju tādos, un man patīk. Ja jūs man trāpusādē, kas man nepatīk, es sasveicinos, tāpēc es vienkārši viņu laivā sasveicinos. Bet es ar pašā laikā pieklājīgi sasveicinos un izēju ārā. Es nerakstu kaut kādus heitus, netēju tam laiku. Skolu ar prieku un jaunām ierīcēm. Pie TET jaunīgie HP-datori no 612 Ko runā? Nav man, nav man. 54 vietārunas, Ieeju 379 sasveicinos, eiro. paklausums, Un bišķi simtiem nav citu man, ierīču bet par aiz supercenām. viss. Īpaši izdevīgi nosacījumi tagad Paldies, ne tikai vienkārši. TET klientiem. Un piegādi pakomātā bez maksas. Ienāc TET veikalā. TET. Mājas ir super.
Kaut kādā vai varbūt kādu donu palaidīšu. Atkal būs kādu sacīšu. Tad citādi parādīt, ko es pa lielam darīšu. Šeit. Iebraukt. Kamēr bērsies parādīšu. Bet te man nebūs tikai tāds, kas spēlīs. Man būs arī video būs arī kaķis ik pa brīžam, ja būs kādi interesantāki momenti vai kaut kas. Vai ieraudzīt kaut ko uztaisīt, pavisam it kā vienkārši ikdienišķi ar dzīvniecību. Un izdarīt tā, ka lai tas video iznāk tāds foršs, skatāms video. Tā. Kur man ir vismazāk? 2 kanola. Nu, Aleks, tu zini, kas ir kanola? Tagad kanolu vedīs. Sāksim kanolu vest. Jā. Rapsi vedu. Nu jā, vēl viss tūlīt šī krava atpakaļ un es slieku mašīnu nostāvēt. Un viss beidzam laimīgi šodien. Tā kā šī ir beidzamais brauciens, jā. Jo man vēl šis tas ir jāpadara. Prom un atpakaļ un viss, jā. Bišķiņ jau palaiko, kamēr es te braucu. Es jau tā palūkšu. Un tu arī, Aleks, ievies tev kādu jaunu video, mēģini kaut ko darīties, vai kaut arī, ja tev ritenis, kruvē riteni, kaut ko darbojies. Vienalga, pilnīgi vienalga, gribu publicēt, un es tev jau kādu bildi vai video kaut ko, es jau tevi nolaikošu. Tā kā viss būs labi. Uzrakstīšu komentārā. Gan jau, ka man arī sanāk ar baikiņiem braukt, man vispār ir kaut kāda doma uz baiku mašīnu, tāpēc, ka man vajadzēs vākt, zāģēšana harvester būs, bet to es nezinu, tas ir ticamāk uz jaunu nedēļu, bet tur jau to Aleks neredzēs, tad tev būs jāskatās, kur YouTube atkārtojumos. Tu varēsi YouTube'ā ieiet, tie, kas neredzēs, varēs iet YouTube'ā ieiet. Bet tiešām, kam interesē droši, piesakoties arī šajā te pašā YouTube kanālā Forzas braucējs Latvijā un otru pus Forzas braucējs LV. Un
Man tur būs 2 kanāli, gan vecās, gan jaunās. Vecās man nobruka, nevaru tur dabūt kaut kā atpakaļ, tur nezinu. Kaut kas man nenāk, es nevaru izlasīt e-pastu, bet ka e-pasts man ir telefonā, kurš man nobruka. Un nevar dabūt viņu nekādīgi. Es nevaru izlasīt, nevaru pilnveidot 100%. Tā kā tā, jā. Aleks jau laikam skatīsies līdz galam, vai ne? Ne, 25. Tā viņš arī ir, redz. Ātri jau tas laiks paiet, kad te brauc. Tāpēc es izdomāju, kamēr es strādāju šeit, tikmēr jāstājas tie laiviņi. Tā, kanāla. Es kā? Opā. 69. Tūkstoši. Opā tā. Labi, tur es uzzināšu. Nepaspēju ierakstīt otru daļu. Viss, tā kā brauc prom, liek no mašīnu un jā, tas ir labi. Tas ir labi, Aleks, skatījās visus labos un visus sliktos. Man arī tikai labai būs, un ja tev patīk, interesē droši. 1,4. Es jau noguru. Šitā ir reāli. Bet iedomājies, Aleks, tā kā būs tā stūra. Es jau darbojos paralēli ar šo, un šo visu darbojos kopā kā reiz. Ne? Tā jau vienkārši tumšs. Požā, nē, požiņā sanāk tikai, požiņā sanāk braukt tikai ar, požiņā sanāk braukt tikai ar stūrīti. Bet kaut kā tur mašīnas apiet, kaut ko tādu, tad jā, tad to pulsu vairāk izmanto, bet tā kā, piemēram, braukšu ar jauno, man būs stūrītīs, pedāks, šitā ātrukos, un šitai man būs šī pulsa. Un man vajadzēs ar visiem reizēm, man vajadzēs tepēt arī te, man vajadzēs regulēt tevos, ātrumu vajadzēs slēgt un plusavu. Tā kā jā, man būs diezgan nodarbošanās tai. Un naktis jau var nogurt diezgan. Man jākoncentrējās
diezgan uz ceļa. Deguns arī bišķi ciet aizkrits. Visi grūtāk ir, ja ir kaut kāds iepriekšējās nakts negulēts kaut kā nav bijis labs miegs vai kā. Tad ir kā ir. Vai arī pēc kaut kādas zāģēšanas. Tad arī parasti sākam rīt jābrauc uz zāģi pakaļ atkal. Tad atkal jāzāģē malku būs. Kad dēļ kaut kādu. Tā. Atpakaļ uz skolu ar prieku un jaunām ierīcēm. Pie TET jaudīgie HP datori no 612 eiro. Galaxy A54 vietālrunis 379 eiro. Un simtiem citu ierīču par super cenām. Īpaši izdevīgi nosacījumi tagad ne tikai TET klientiem un piegāda pakomātā bez maksas. Ienāc TET veikalā. TET. Mājas ir super. Man jāiegrozās. Nu jā, ka jāstrādā visu reizē. Kur man tā mašīna? Vispār neredz. Oi! Mierīgi var griezties. Onde estão algumas aí? Então.
Man liekas, kā tev patīk man mašīna. Es tev parādīšu kaut ko to īrāk. Redzi? Pa lielam, man liekas, es šo te nevarēšu tā redzēt, ne? Šo te forziņu. Redzi? Šeit ir brauc gonkas. Ar šitajā es pa lielam gonku, te es braukājos, te es to balto Audi šodien nopirku. Ar šitajā man ir sarkanā sacīkša auto. Tagad kaut kā tā. Bet man jābūs, tagad pienāks klāt jaunā spēle, tad es arī tev parādīšu tās. Kaut kā tā, jā. Aizkā. Vakars arī spēlē pienāca vakars. Daisā dažreiz dabūs šitādi pabraukt. Bet ar šito jau es tā nebrauc vairāk. Šito sākumā brauc. Ar šito mašīnu es nopelnīju to lielo zaļo Volvo. Ar balto es, nopelnīju lielo zaļo jauno. Un šito es nezinu, šitas man rezervē. Ja gadījumā šitas man salūzīs vai stāvēs, tad es atkal to brauktu, man darbs ir vienkārši. Ja gadījumā kas tam man rezervē stāv šitais. Parādīšu vēl, kas man te ir. Šitai apretūdē. Neizko man ir šitā te traktoriņš. Šitas vispār nav izmantots. T75 vecais. Te ir kaut kāda ērkli, kultivatori. Vai šitie te, visticamāk ies uz pārdošanu. Tā piekaba arī ies uz pārdošanu. Un šito traktoru atkal vāks. Un vēlāk es tev parādīšu pirms graudē tādu speciālu lielu kūbu, ar ko vāc. Kombaini arī te ir. Šeit ir kartupeļi. Pilns ar kartupeļiem. Tur tajā otrā arī pilns ar kartupeļiem. Arī gan ir tikpat daudz kā te. Redzi? Viss pilns prom. Un šitādu te pašu pirkšu. Tikai vēl daudz lielāku. Un man traktors arī viens ir ļoti liels. Es, ka ir kombains, ar ko es braukšu drīz. Braukšu pie kaut kādiem workeriem strādāt. Vai domāt, tad ir šito braukšu, tas ir 150.
Tas jaunais 150 arī dabūt veco 150. Tā kā tā. Te ir heiders, kas arī visticamāk tika dots prom, jo tāpēc, kad ir jaunais, un šitad tiks pārdots. Nu, kaut kā tā. Labi. Ar šo es beidzu laivu. Tā kā, čau. Beidzās viss. Finito.